Mēs dzīvojam laikā, kad nekad nebijām iedomājušās, pat baidījāmies, ka nonāksim šādā situācijā Amerikā, kur ebrejiem patiešām ir jābaidās par savu dzīvību. Ir 600 ebreju organizācijas, par kurām mēs zinām, kas cīnās pret antisemītismu. Un vai viņas ar to ir cīnījušās? Nē. Un šodien esmu šeit, kvartālā, intervijās ar savu draudzeni Tīlu Valeku Leviju, kur ir izcila aktīviste izglītības, politikas un kultūras jomā. Un arī prezidenta iecelta amatā Holokausta piemiņas muzejā. Tīla, tu esi pavadījusi visu vasaru šeit. Tu vienmēr dari brīnišķīgas lietas. Bet es vēlos sākt un parunāt ar tevi par lomu, kurā tevi iecēla prezidents Trumps šajā Holokausta piemiņas muzejā, kas, manuprāt, noved pie plašāka darba, kas jāveic cīnoties pret antisemītismu. Un es zinu, ka tu esi amerikānieti, tu esi tur dzimusi. Kā tu šobrīd redzi situāciju, īpaši šajā jaunajā lomā, kas tev ir? Pirmkārt, man ir ārkārtīgi liels gods ieņemt šo amatu. Prezidents. Vienīgais veids, kā var nokļūt šajā valdē, ir ar prezidenta iecelšanu. Tā ir lieta, par kuru es nekad nebiju domājusi vai pat sapņojusi. Bet daži draugi iesniedz manu vārdu, un es tiku izvēlēta. Priecājos par tevi. Tāpēc es jūtos ļoti pagodināta, ka man tas ir. Tā ir milzīga atbildība. Mana vecmāmiņa arī ir holokaustu izdzīvojusi. Mēs uzaugām klausoties visos viņas stāstos. Es nekad neesmu piedalījusies dzīvo gājienā, jo viņa negribēja, lai mēs to darām. Un viņa, paldies Dievam, ir 96 gadus veca. Viņa saka, ka kamēr viņa ir dzīva, viņa negrib, lai kāds no viņas bērniem vai mazbērniem spēr kāju Polijā. Starp citu, mans vīrs saka tieši to pašu. Es esmu bijusi, viņš atsakās braukt tieši tā paša iemesla dēļ. Redzi, es neesmu bijusi. Un es nezinu, vai, teiksim, pēc 50 gadiem, kad viņas vairs nebūs, es nezinu, vai es brauktu vai nē. Es nedomāju, ka man ir svarīgi tur doties. Es nejūtu vajadzību tur braukt, bet es domāju, ka tas ir svarīgi maniem bērniem un viņu bērniem. Viņi neuzauga ar savas vecmāmiņas stāstiem. Tieši tā. Tātad man nākot no ģimenes, kur mana vecmāmiņa burtiski izdzīvoja kā 9 gadus vecs bērns mežā kopā ar partizāniem, nonākt valdē, kas pārstāv šī stāsta neatlaidību, tas ir neticams gods, bet arī milzīga atbildība. Jā. Šajā valdē ir neticami cilvēki. Ir cilvēki, kas ir ebreju līderi, neebreju senatori, ievēlētas amatpersonas. Patiesībā tā ir milzīga, daudzveidīga kultūras padome, kas apspriež visu. Tātad, Holokausta muzeja galvenais uzdevums ir saglabāt izdzīvojušo un cilvēku stāstus, kā arī nodrošināt piekļuvi šiem stāstiem. Vai nu izmantojot informāciju, ko Amerikas armija ieguva pēc tam, kad viņi ieņēma nometnes, vai arī no pašiem izdzīvojušajiem. Un lielākā jebkāda veida artefaktu vai memoriālu kolekcija no Holokausta pieder Holokausta muzejam. Un ir arī noliktava ārpus muzeja teritorijas, kurā es pati vēl neesmu bijusi, kur glabājas viss, sākot no cilvēku apģērba līdz fotogrāfijām. Un tas viss kļūst par muzeja daļu, kad tiek izstādīts. Tagad, šodien, mēs dzīvojam laikā, par kuru nekad nedomājām. Tieši tā. Iedomājāmies, pat uztraucāmies, ka mēs būsim Amerikā, kur ebrejiem patiešām ir jābaidās par savu dzīvību. Es zini, tas ir kaut kas, ko es vienmēr saku, ka uzaugot Eiropā, vienmēr bija spriedze starp to, kad esi ebrejs un esi eiropietis. Vienmēr saistīta ar vēsturi. Bet Amerika nekad nebija tāda. Nekad. Būt ebrejam bija tikai daļa no mozaīkas, kausēšanas katla vai kultūras. Skaties, es piedzimu un uzaugu Miami. Līdz pat šai dienai var teikt, ka nekad savā dzīvē neesmu personīgi saskārusies ar antisemītismu, bet mani bērni gan ir ar to saskārušies. Kur? Ne Miami, kad viņi ir ceļojuši uz dažādām vietām, piemēram, Ņujorku. Oho! Man tas ir ļoti skumji, ka jau tikai 2 paaudzes vēlāk mēs esam tur, kur vācieši sāka 1930. gados. Jā. Muzejs to uztver ļoti nopietni un veic daudz darba, lai cīnītos pret antisemītismu gan tiešsaistē, gan skolās. Izglītojot un apmācot valsts skolu skolotājus, skolēnus un sniedzot cilvēkiem nepieciešamos rīkus, īpaši vidusskolas vidē, vēl pirms viņi nonāk augstskolā, lai spētu saprast ne tikai antisemītismu, bet arī naidu. Jā. Ko tas nozīmē un kā tas izskatās? Un tieši to mēs šobrīd piedzīvojam. Tas ir ļoti biedējoši. Lieta ir tāda, ka ir 600 ebreju organizācijas, par kurām mēs zinām, kas cīnās pret antisemītismu. Un vai viņi ar to ir cīnījušies? Nē. Kāpēc, Tīla? Kāpēc? Es uzskatu, ka tas ir lielāks nekā mēs paši. Antisemītisms ir negatīvs, neglīts, eksistējošs spēks, kas
Jā, un tas arī viss. Jā. Tā ir slimība. Tā nekad nepazuda. Un mēs to nevaram izārstēt. Jā. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz tās izārstēšanu. Es domāju, ka izglītība ir pirmajā vietā. Tai vajadzētu būt mūsu prioritātei. Ne tikai nežīdu pasaulē, bet arī ebreju pasaulē. Ka tev ir ebreji bērni, jā, kuri nezina, no kurienes viņi nāk, nē, kuri kaunas būt ebreji, vai pat neaizstāv sevi jebkādā situācijā kā ebreji, vai vēl sliktāk. Viņi piedalās Students for Justice in Palestine gājienos. Tur mēs esam izgāzušies, mēs esam pievīluši savus bērnus, un tagad pieveļam nākamās paaudzes bērnus. Tāpēc vairāk nekā koncentrēties uz cīņu pret antisemītismu, klausieties. Jā, cilvēki, kas dara kaut ko nepareizu un apdraud citu cilvēku, ir jārastē. Viņiem jāstājas likuma priekšā. Mēs dzīvojam Amerikas Savienotajās valstīs. Šeit ir likumi, kas aizsargā minoritātes. Diemžēl ne visur ebreji tiek uzskatīti par minoritāti, kā mēs redzējām šonedēļ Kalifornijā. Bet ir jābūt kādām sekām. Es nedomāju, ka tas būtu jāuzņemās mazām ebreju organizācijām un dažiem vadītājiem, kas vāc ziedojumus no tām pašām 50 ebreju ģimenēm, kuras patiešām vēlas darīt labu un patiesi cenšas darīt labu, bet tas vienkārši nekur neved. Tāpēc manā ļoti pieticīgajā skatījumā es patiešām ticu, ka izglītība ir pretinda naidam un antisemītismam, bet ne tikai antisemītismam, jebkurai neiecietības formai pret jebkuru minoritāti. Tagad, kad cilvēku dzīvības ir apdraudētas, tas nevar būt veids, kā viņus aizsargāt. Ja kāds iziet ārā un uzbrūk ebrejam, un tāpēc, ka viņš iespējams jau no musulmaņu izcelsmes vai citas aizsargātas minoritātes, tagad tādās vietās kā Ņujorka, tas nedrīkst būt risinājums. Jo atbildēt uz antisemītismu ar islamofobiju, tas nav savienojams. Jā. Zini, Florida ir kļuvusi par savu veidu patvērumu tik daudziem ebrejiem no citām valsts daļām. Un tu esi no Floridas, tāpēc tu to nekad neesi pieredzējusi. Bet, zini, lietām jābūt patiešām sliktām Ņujorkā. Piemēram, ja Goldman Sachs pārceļās uz Floridu. Goldman Sachs taču ir kā Ņujorkas simbols. Viņi izveidoja ebreju banku laikā, kad ebrejus nelaida citās bankās, un man tas bija šokējoši. Es domāju, Ņujorka to ir pelnījusi, jo nobalsoja par šo muļķi mandani. Bet fakts, ka tas ir tik normalizēts, un neviens vairs nedomā, ka tas ir nepareizi, būtībā ir tāpēc, ka ebreji netiek uzskatīti par minoritāti. Vai arī, kad esi veiksmīga minoritāte, tev it kā tas pienāks. Ne katrs ebrejs ir veiksmīgs, es zinu. Miami. Es nevaru runāt par citām štatiem, bet pat Miami mums ir brīnišķīgi, apbrīnojami kopienas līderi un aktīvisti, kas ir ļoti filantropiski un ziedo mūsu vietējai kopienai. Un tāpēc kopiena Miami izskatās tā, kā tā izskatās. Jā. Mums ir jābūt pateicīgiem 3 iepriekšējām paaudzēm par ebreju līderību. Un kad cilvēki atbrauc uz Miami un saka, tas ir apbrīnojami, tas nevienmēr ir bijis apbrīnojami. Protams, cilvēki jūs to cīnījās uzcēlāt. smagi. Viņi to uzcēla. Mēs patiešām smagi centāmies izveidot savas skolas, savas institūcijas, savas sinagogas, savas ebreju kopienas centrus. Neviens mums neko nedeva. Protams, Tagad tagad- Miami ir vieta, kur daudzu gadu garumā ieradās latīņamerikāņu bēgļi no daudzām valstīm. Kad es biju jauna, šeit ieradās arī ebreji no Krievijas. Jā. Šeit ieradās cilvēki no, kā jau teicu, Latīņamerikas valstīm, piemēram, Meksikas, Kolumbijas, Kubās. ko bieži izveidoja ne tikai ebreju kopienu, bet visu Miami kopienu. Jā. Un Miami nav nekādas iecietības pret naidu. Uzreiz, kad notiek kaut kas, kas saistīts ar naidu, vai tas būtu pret haitiešiem, jo tas ir noticis, pret kubiešiem, jo tas ir noticis, vai pret ebrejiem, nav nozīmes. Nav nekādas iecietības. Bet mūsu ievēlētās amatpersonas reaģē, mūsu policija reaģē, un mēs sadarbojamies savās kopienās, lai pārliecinātos, ka cilvēki zina, Miami mēs to nepieļaujam. Tagad, dzīvojot Miami un redzot, ka cilvēki pie mums brauc, protams, tas ir ļoti glaimojoši un tas ir lieliski, ir daudz satiksmes, bet tas ir grūti, jo man kā cilvēkam, kurš ir ļoti iesaistīts ebreju kopienā izglītības jomā, mums nav pietiekami daudz skolu. Es vēlos, lai visiem būtu vieta mūsu klasēs, bet mums to nav. Un tagad mums ir jāsāk būvēt. Un es tiešām ceru, ka cilvēki, kas atbraukuši no citām vietām, piemēram, Ņujorkas, vienkārši neizmanto mūs savā labā. Viņi var nākt un arī ieguldīt savu bērnu nākotnē, jo mēs to nevaram paveikt vieni paši. Mēs to esam darījuši vieni paši nelielā kopienā. Tagad tā ir dubultojusies vai trīskāršojusies pēc izmēra. Tas ir neticami. Un mums ir vajadzīgi cilvēki, kas ierodās no Ņujorkas un Kalifornijas bagātības nodokļu dēļ, vai tagad arī jaunā likuma dēļ, kas šonedēļ tika pieņemts un vairs neaizsargā ebrejus, pasakot, ka ebreji nav minoritāte. Visi pārējie ir aizsargāti, bet ebreji nav. Zini, tas kļūst ļoti biedējoši. Protams, paldies Dievam, mums ir Izrēla, un holokausts vairs nav realitāte.
Mums ir Izraela, un daudzi cilvēki var doties uz Izraelu, bet tikmēr es patiešām ļoti stingri ticu, ka mums ir jāiegulda savā infrastruktūrā un savā kopienā. Un es patiešām ceru, ka cilvēki, kas ierodas, mums palīdzēs. Es esmu pārliecināta, ka viņi to dara, jo ebreji vienmēr zina, kā dot savu ieguldījumu. Tagad jūs pati nesen izveidojāt skolu. Kāpēc? Vai tas bija tāpēc, ka nebija nevienas vietas, kur jūs varētu redzēt savus bērnus mācāmies tā, kā jūs vēlējāties, vai arī tāpēc, ka vienkārši ir lielāka vajadzība pēc vairāk ebreju skolām? Abi. Tātad bija lielāka vajadzība pēc ebreju skolām. Mani bērni jutās labi tur, kur viņi bija. Mums bija domstarpības, bet tas nebija iemesls, kāpēc skola tika izveidota. Es kļuvu ļoti tuva draudzene kādam, kur es ļoti apbrīnoju un cienu. Viņa vārds ir Rabīns Asārovs. Viņš bija rabīns manā bērnu skolā. Viņš bija ļoti, ļoti nozīmīgs, palīdzot man ar manu bērnu izglītību, kad viņi bija pusauģu gados. Kā ebreju valodā sakām, tipešis, kad ir grūti. Vecākiem ir grūti ar saviem bērniem. Jā, protams. Un viņš vienu dienu pienāca pie manis pēc darba ar izglītības departamentu, kad Naftali Benets bija premjerministrs. Piedodiet, izglītības departaments vadītājs. Jā. Sen Tieši atpakaļ. tā. Un šis rabīns tika pieņemts darbā, lai pārstāvētu Izraēlas valdību. Visās ebreju skolās valstī, tātad viņš gada laikā varēja redzēt katras ebreju skolas iekšieni Amerikā un saprata, ko visi dara nepareizi dažādos veidos. Un piezvanīja man, sakot, klausies, mēs sāksim jaunu skolu, mēs darīsim visu citādi. Un kad mēs izveidosim jaunu skolu, es būšu rabīns, tu būsi skolas prezidente, dibinātāja padomes prezidente. Un tā mēs arī izdarījām. Un tas viss sākās tikai kā sapnis. Bet kā mēs sakam Izrēlā, inticu un ragada. Vai ne? Un mēs vēlējāmies izveidot labāko, reliģiski cionistisko, modernās ortodoksijas skolu, kur, protams, akadēmiskā izglītība bija priekšplānā, bet inovatīva akadēmiskā pieeja, pieredzē balstīta mācīšanās, prakses, ārējās prakses, mentoru programmas, nevis sēdēšana klasē un informācijas atkārtošana. Jā. Un mēs izveidojām vidusskolu, kas iepriekš nepastāvēja ar izvēli priekšplānā. Brīnišķīgi. Būt lepniem amerikāņiem, būt lepniem ebrejiem ir pamats mūsu skolā. Un tas nemaz nav pretrunā. Gluži pretēji, tā ir skaista partnerība. Un mūsu bērni apgūst pilsonisko mācību un to, kāpēc Amerika ir svarīga. Un viņi mācās par Izraēlu un kāpēc Izraēla ir svarīga. Un es pat mācu nodarbību par Izraēlas valsts vēsturi ne tikai savā skolā, bet jebkurā skolā, kurā esmu bijusi. Vai pat tad, kad esmu kopā ar vidusskolāniem Izraēlā, es vispirms viņiem jautāju, kas bija Bens Gurions? Un jūs būtu pārsteigti, cik daudzi bērni atbild. Tas vīrs, kurš uzbūvēja lidostu Izraēlā. Un tas atkal ir vēl viens slānis tam, kur mums neizdodas, un mums tas jādara labāk. Nu, pat Izrēlā es nekad neaizmirsīšu, ka šīs valsts laicīgajā skolu sistēmā māca ļoti maz judaisma, un tas ir tik žēl. Un viņi jautā bērniem, kas ir Šema Izraēla? Un viņi atbild, dziesma, ko dzied Sarita Hadada. Es domāju, tiešām? Tā ir, viņiem ir taisnība. Tā ir pareizā. No kurienes tas nāca? No kurienes tas nāca? Tieši tā. Nu, tas ir neticami apbrīnojami. Bet viena no lietām, ko cilvēki vienmēr ir teikuši, un tāpēc viņi kritizē tradicionālās ebreju organizācijas, ir tā, ka iegūt ebreju izglītību Amerikā ir vienkārši nepieņemami dārgi. Ko ar to darīt? Kāpēc tas nav pieejamāks? Kāpēc? Es zinu, ka tagad ir liela iniciatīva, un, ja nemaldos, nacionālās institūcijas ir teikušas, ka mums Amerikā ir jāpaplašina ebreju izglītība. Un daļēji iemesls, kāpēc šie bērni koledžā viņiem skalo smadzenes, ir tas, ka viņi neko nezin par savu mantojumu. Ko mēs varētu darīt? Vai kas būtu jādara, lai tas būtu pieejamāk? Tā ir ļoti jūtīgs jautājums, bet es atbildēšu, jo es vairs neatvainojos par cilvēkiem, kas tik daudzus gadus ir darījuši nepareizas lietas. Pirmkārt, es vienkārši gribu pateikt, ka tradicionālās ebreju organizācijas ir brīnišķīgas, ka tās pastāvēja, ka tās pastāv, ka cilvēki ziedo, jo cilvēki, kuri parasti neziedoja ebreju institūcijām, ziedoja caur tradicionālajām ebreju organizācijām, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet, jā, cilvēkiem ir ārkārtīgi dārgi nodrošināt pienācīgu ebreju izglītību vairāk nekā 2 vai 3 bērniem. Tāpēc mēs mudinām ebrejus radīt daudz ebreju bērnu. Man pašai ir 6, un es saku, ka tas nav pietiekami. Es vēlētos, lai man būtu vairāk. Dievs, tu esi drosmīgāk par mani. Man ir tikai 4. Bet ja tev ir 4 bērni, tas ASV ir kā hipotekārais kredīts. Un tas nav skola vaina. Mums ir 2 reizes vairāk skolotāju nekā nepieciešams, jo mums ir 2 mācību programmas.
Tieši tā. Mēs nevaram būt skola tikai bagātiem bērniem. Tāpēc mums jāuzņem arī bērni, kuri nevar samaksāt, un jāpiešķir stipendijas. Stipendijas, jā. Tas nav balstīts uz sasniegumiem, bet uz kopienu. Ja esi daļa no mūsu kopienas, mēs vēlamies tev palīdzēt nākt uz mūsu skolu. Tagad, manuprāt, problēma patiešām rodas ar ilgstoši pastāvošajām organizācijām. Pirmkārt, birokrātijas dēļ, kā tas notiek daudzās lielās iestādēs, bet arī ziedotājiem vajadzēja uzdot jautājumus, bet viņi to nedarīja. Bija ļoti viegli uzrakstīt savu $365 čeku, kas ir dolārs dienā jūsu vietējai federācijai, un ar to viss ir izdarīts, vai ne? Un tad jūs varat turpināt savu dzīvi. Tas ir kā jūsu ebreju nodoklis. Tas nav pietiekami. Jums ir jāuzdod jautājumi un jāzina, kur jūsu nauda aiziet, kā tā tiek iztērēta. Un es domāju, ka tā ir ziedotāja atbildība uzdot šāda veida jautājumus. Ne tikai federācijām, bet arī ebreju skolu federācijai. Bet jebkur, kur cilvēki ziedo naudu, protams, ir jāziedo. Es esmu ārkārtīgi pateicīga cilvēkiem, kuri ir labestīgi un dāsni, bet ja vienkārši ziedojat un neuzdodat jautājumus, jūs faktiski riskējat, ka jūsu nauda nonāks nepareizās rokās. Es nesaku, ka kāda no ilgstoši pastāvošajām organizācijām būtu izšķērdējusi līdzekļus, bet es saku, ka varbūt, ja mums būtu mazāk administratīvo izdevumu, vai mēs mazāk maksātu par nekustamā īpašuma prioritātēm, vai nemaksātu par cilvēku ceļojumiem, ko visi vadītāji arī dara. Un es to saprotu. Ja esi vecāks un ceļo, tu vēlies justies ērti, bet tam jābūt caurspīdīgākam, un caurspīdīgumam ir jābūt arī tradicionālajās organizācijās. Es domāju, ka tagad sociālo mēdīju dēļ tas ir kļuvis par prioritāti. Jā. Un lietas mainās, bet es varu pastāstīt, kas notika Floridā. Un Floridā ebreju kopiena parūpējās, lai mūsu ievēlētie amatpersonas saņemtu nepieciešamo atbalstu. Vai tas būtu finansiāls atbalsts, vai vienkārši morāls atbalsts no mūsu kopienām. Mēs runājām par to, kas mums ir svarīgi. Un daļa no tā bija voucheru sistēma. Jā, Florida bija pirmā štats gubernatora DeSantisa vadībā, kurš pašlaik ir mūsu gubernators, un viņš ir lielisks. Jā, viņš ir Izraēlas draugs, bet aizmirsīsim Izraēlu. Viņš ir brīvas skolu izvēles atbalstītājs. Jā. Un ebreju, kristiešu vai musulmaņu skolēniem, ja drīkst teikt, tas dažkārt arī ir neliela problēma. Jo ko tad īsti mācas skolās? Tātad atkal, tas ir ASV valdības ziņā izlemt, ne tikai piešķirt līdzekļus, bet arī sekot līdzi, kur šī nauda tiek izlietota. Daudzas gadus mēs par to lobējām. Miami mums ir organizācija ar nosaukumu Teach Florida, un viņi daudzas gadus lobēja. Kas ir voucheru sistēma? Jūs saņemat voucheru no valdības, un tad varat to izmantot jebkurai skolai, kur vēlaties. Jā, bet es nesaņemu naudu. Tas darbojas tā, ja es piesakos. Jā. Es viņiem paziņoju, uz kuru skolu mani bērni iet, un viņi samaksā skolai. Bet vispirms viņi pārbauda skolu un pārliecinās, ka skola atbilst noteiktiem izglītības departamenta standartiem. Bet tas, protams, nevar būt viss maksājums. Nē, viņi mums piešķir $8,000 par katru bērnu, kas ir viena skolēna izmaksas valsts skolā. Bet atkal, ebrejiem ir dubultas. Ebreju izglītības Jā, ebreju izmaksas. izglītība. Vismaz tas nedaudz samazina šīs izmaksas. Tā ir. Tas gan neatrisina neko. Pareizi. Bet tas noteikti palīdz risināt problēmu. Un ja bija cilvēki, kuri šaubījās, kādu izglītību dot saviem bērniem, tas palīdz pieņemt šo lēmumu. Jo ja tu izvēlies starp ģimenes atvaļinājumu vai ebreju skolu, un tev ir palīdzība no valdības, tu iegūsi abus. Tagad, ja tu nevari izlemt nevienu no tiem, un tu nedodies ģimenes atvaļinājumā, un arī nevari atļauties skolu, tas jau ir ebreju kopienas ziņā. Jā. Es domāju, Haiš Šikli, diasporas ministrs, viņš tikko apstiprināja miljonus dolāru, $10 miljonu, kas tiks ieguldīti ebreju izglītībā. Cik es saprotu, tas tiks virzīts caur vietējām ebreju federācijām. Bet arī ebreju federācijas var radīt problēmas, jo, ja viņiem ir sava dienas kārtība, un ja viņi ir liberāli un progresīvi un nevēlas atbalstīt ortodoksālās skolas vai nevēlas to darīt, mēs dažkārt paši esam savi lielākie ienaidnieki. Tātad es aicinu Izraēlas valdību šobrīd, ministra Šikli vadībā, bet nākotnē arī jebkura cita vadībā. Kad jūs piešķirat savus līdzekļus, pārliecinieties, kur tie nonāk. Sekojiet līdzi naudas plūsmai abos virzienos, gan no labdarības. Lūdzu pārliecinieties, ka tā nav pret izraēliska izglītība, jo īpaši, ja Izraēlas valdība par to maksā. Jā, bet Ņujorkā ir ļoti liberāli ebreji, kuri ir pret Izraēlu, un Ņujorkas ebreju federācija kara sākumā piešķīra $1 miljonu Gazas bērniem. Tagad es neesmu pret nevienu, bet vispirms man rūp savējie. Kamēr katrs ebrejs nav saņēmis palīdzību un visu nepieciešamo pēc 7. oktobra, es neredzu vajadzību palīdzēt Gazas bērniem. Ir pietiekami daudz organizāciju, sākot ar Sarkanā krusta organizāciju un vēl 55 citām musulmaņu valstīm, kas var palīdzēt. Es neesmu pret to. Palīdziet visiem bērniem, kam tas nepieciešams, bet ebrejiem vispirms jārūpējas par savējiem. Tāds ir mans viedoklis.
Un tā, pirms Ziemeļamerikas Ebreju federācija Ņujorkā ziedoja $1 miljonu Gazas bērniem. Es ar šo naudu būtu varējis daudz ko izdarīt. Mūsu skolā palīdzēt bāriņiem, bērniem, kuriem nav pienācīgas izglītības, un bērniem, kuriem mājās nav ēdiena. Jā. Ne katrs bērns Amerikā ir turīgs. Tā ir tā kļūdainā priekšstata būtība, vai ne, ka visi ebreji ir bagāti. 100%. Patiesībā iemesls, kāpēc jūs nezināt par nabadzīgiem ebrejiem, varētu būt Mēs tas, ka viņiem paši palīdzam. ebreji to ir panākuši. Tieši tā, palīdzam viņiem, palīdzam apmierināt savas kopienas vajadzības. Un mums ir nepieciešama palīdzība no valdības, bet mums tai būtu jābūt tiesīgiem, jo mēs maksājam nodokļus un ievērojam likumus. Pilsoņi. Un mums būtu jāspēj saņemt tādas pašas aizsargātas priekšrocības, kā visiem pārējiem mūsu štatā un mūsu valstī. Tātad voucheru sistēma nav labdarība. Bet ja kādam ir tie papildus $8,000, ko ziedot, un tad var palīdzēt vēl kādam bērnam skolā, mums patiešām ir daži ļoti dāsni vecāki. Atkal, es to redzu tikai savā skolā, kurā esmu iesaistīta, un tur ir 200 skolēnu. Bet tas ir pārstāvēts. Iedomājieties, vai ne, ja katrs cilvēks palīdzētu savējiem, lai ko tas arī nozīmētu, vai tā būtu viņa skola, kopiena, sinagoga, kaimiņi vai ģimenes locekļi. Ģimenē jūs varat redzēt, ka viens brālis vai māsa var samaksāt par 10 bērnu izglītību, bet cits tikai par 2. Jā. Tāpēc, kad jūs palīdzat viens otram, un es domāju, ka daudzi cilvēki ebreju kopienā patiešām palīdz viens otram. Jā. Un, kad jūs palīdzat viens otram, jūs nostādat savu kopienu daudz labākā pozīcijā. Jā, es domāju, tas ir pārsteidzoši. Es satiku gubernatoru DeSantisu un viņa sievu, kur ir brīnišķīga. Un viņa bija neticama. Viņa tiešām ir neticama. Un viņa man stāstīja, ka būtībā tas, ko viņi cenšas darīt, ir padarīt baznīcu par sava veida kopienas organizēšanas struktūru kristiešiem. Viņi to izdarīja. Viņa to izdarīja. Viņa aizstāvēja šādu programmu. Un mēs to redzam arī, piemēram, ar Kufi vai kristīgās ticības organizācijām. Jā. Tagad tas notiek arī musulmaņu kopienās. Un problēma ir tāda, ka daudzas izglītības sistēmas musulmaņu kopienā ir arī pretamerikāniskas. Un tāpēc finansējuma dēļ Skatieties, ziniet, sekojiet naudai, un jūs varat, un ir dažas ļoti aizdomīgas par lietas. voucheriem. Tāpēc mēs Floridā esam mudinājuši mūsu izglītības departamentu izpētīt, uz ko bērni skatās. Vai tas ir ebreju skolā, vai viņi apgūst pilsonisko izglītību? Pilnīgi noteikti. Vai viņi mācās mīlēt Ameriku vai ienīst Ameriku? Tās ir lietas, kas ir svarīgas. Un tagad mēs redzam, ka islamisti patiešām ir izveidojuši kopienas visā Amerikā. Un 2 štati, kuros vēl nav notikusi infiltrācija bez asimilācijas, teiksim tā, ir Florida un Teksasa. Un tagad ir milzīgs spiediens no ārvalstu naudas, kas ienāk, lai izveidotu skolas un lūkšanu vietas musulmaņu kopienām Floridā un Teksasā. Un tas ir atkarīgs no mums, lai ar to cīnītos. Nevis cīnītos pret reliģijas brīvību, bet gan pret nākamās paaudzes indoktrināciju, lai viņi ienīstu Ameriku. Jums nav jāmeklē tālu, jums ir Amerikas demokrātiskie sociālisti, kas būtībā ir pretamerikāniska islamistu, komunistu, marksistu platforma, un viņi kļūst ar vien spēcīgāki. Vai jūs par to uztraucaties? Es nezinu, vai viņi kļūst spēcīgāki. Es gan domāju, ka viņi iegūst pareizi. Un viņi saka šokējošas lietas. Protams, un to arī redzi, kā pat šeit mediji vienmēr ir tendenciozi. Un mediji ir ļoti tendenciozi liberālajā pusē. Jā. Un tas droši vien ir tāpēc, ka ārvalstu nauda palīdz šiem liberālajiem mēdījiem virzīt noteiktu dienas kārtību šajā platformā. Un tāpēc mums ir tādas lietas kā podkāsti, un mums ir pieejama cita informācija. Paldies Dievam, ka sociālie tīkli var būt ļoti negatīva lieta, bet tā var būt arī ļoti pozitīva lieta. Jā, tas ir atkarīgs no tā, kā tu to izmanto un ko tu ar to dari. Mums ir Fox News, mums ir vēl vairāk, ir Newsmax, ir OAN, ir arī citas mēdīju iespējas. Tātad, pirmkārt, es domāju, ka cilvēkiem ir svarīgi pareizi izvēlēties savus mēdījus, pārbaudīt faktus un meklēt pareizu informāciju. Izrēlā jums nav tik daudz pieejamu iespēju. Es domāju, ka jums ir kanāls 14 un daži citi, kā arī JNS. Jā, es domāju, būtu jauki, ja mums būtu kanāls, kas ziņās stāsta patiesību. Un nav, ziniet, tendencios nevienā, ne otrā virzienā. Nevis politiska Nevis dienas kārtība. Tieši tā, ziņas. nedodiet man dienas kārtību. Vienkārši sniedziet man ziņas tā, kā tas bija agrāk. Tātad tāda lieta vairs neeksistē nekur. Es biju ļoti interesantā Singara fonda konferencē, un tur patiesībā bija arī diskusiju panelis par izglītību, augstākajā izglītībā, universitātēs. Un cilvēki, kas piedalījās šajā panelī, bija Dartmuts universitātes prezidente, kas ir kristiete. Viens no dalībniekiem bija arī Teksasas universitātes akadēmiskās skolas dekāns. Viņš runāja par pilsonisko izglītību, par pilsoniskās izglītības nozīmi, un Kolumbijas universitātes startautiskās skolas dekāns. Bija ļoti interesanti redzēt, kā tas viss noritēja.
Bet uzreiz, kad Kolumbijas universitātes dekāne sāka runāt, un viņa bija pirmā, kas uzstājās kā izrēliešu liberāla sieviete, viņa atvainojās un vainoja upuri. Un teica, ka mums ir jāstrādā labāk, izglītojot citus un pasauli par Izrēlu un ebreju tautu. Jā. Tā ir upura vainošanas domāšana. Mēs vienmēr tā esam darījuši. Tā ir milzīga kļūda. Un, diemžēl, tas ir liberālais Ņujorkas ebrejs. Jā. Atvainojās. Tā bija viņa. Tā, kas bija no Teksasas, runāja par to, kā mācīt studentiem mīlēt Ameriku. Un tā viņi kontrolē naidu savā universitātē. Un tā, kas bija no Dartmutas, teica, pagaidiet, jūs visi kļūdāties. Mums nav nekādas iecietības pret naidu. Mūsu skolā cilvēki nāk šeit, lai mācītos. Neviens, kurš uzspiež politisku dienas kārtību, šeit nav gaidīts. Vai tas būtu profesors, dekāns vai students. Ik viens, kurš šeit nāk, lai uzspiestu politisku dienas kārtību, tiek nekavējoties izslēgts. Mums nerūp pastāvīgā amata status. Mums nerūp nekas cits. Un vai jūs zināt, kāpēc viņiem nebija nometņu? Jo cilvēki tika. Un vai jūs zināt, kāpēc viņiem nav naida? vietas? Viņus atlaida. Tieši tā, pilnīgi pareizi. Un šī bija kristiete, nevis ebrejiete. Nē, protams, jo, diemžēl, īpaši ļoti kreisi noskaņotie Izraēlas akadēmiķi, es par to daudz runāju podkāstā, diemžēl viņi dara labāku darbu nekā jebkurš antisemīts pasaulē. Un tieši tāpēc, es līdzizveidoju kampusu Izraēlu, lai mēģinātu panākt, ka vairāk jauniešu brauc un studē šeit Izraēlā. Šeit ir tik daudz iespēju, lai attīstītu dubultās grāda programmas un darītu visu iespējamo, lai jaunieši varētu atbraukt šeit un nebūtu jāmaksā šīs nepieņemamās summas koledžā, kur viņus pēc tam indoktrinē. Tas ir viss, ko jūs jebkad esat domājuši. Tieši tā. Jūs maksājat kādam pārmērīgi lielu naudas summu, lai indoktrinētu jūsu bērnu, lai viņš ienīstu jūs un cilvēkus, no kuriem viņš nāk. Vai arī, lai viņš būtu pilnīgs atstumtais un neveiksminieks savā vidē un dzīvotu bailēs, kas pēc tam viņus sagrauj kā personību. Tieši tā. Un ziniet, es saku, ka Goldman Sachs tika izveidot laikā, kad ebrejiem nebija atļauts iekļūt parastajās balto anglosakšu protestantu bankās. Viņi izveidoja Goldman Sachs. Tagad ebrejus slikti izturas dažādos universitāšu pilsētiņās. Tāpēc nāksim šeit un ietaupīsim daudz naudas. Man ļoti patīk šī ideja. Un es domāju, ka tas ir neticami ne tikai, tas būtu lieliski ikvienam, kurš tic jūdeokristīgajām vērtībām. Un kritiskā domāšana. Kritiskā domāšana, rietumu civilizācija, visas tās ieceres, ko kreisie cenšas sagraut. Mums tas ir jāstiprina, jebkādā veidā, kā vien varam. Un patiesība ir tāda, ka es vienmēr saku, vienkārši brauciet uz Izraēlu. Tieši tā. Un ja pēc tam, kad es šeit bijis, tev joprojām ir visi tie aizspriedumi, iepriekšējie priekšstati, ko redzēji televīzijā, es tev piedodu. Bet ja tu šeit neatbrauc un nepiedzīvo to, kas šeit patiesībā notiek, cilvēkiem nav ne jausmas. Tātad ne, man tā nav. Tādas organizācijas kā Birthright vai pat Horizons otrā pusē dara brīnišķīgas lietas, lai veidotu un stiprinātu tiltus. Tam nav nekāda sakara ar to, vai esi ebrejs. Jā, es pilnībā piekrītu. Es domāju, ka ikvienam vajadzētu atbraukt šeit. Es domāju, tiklīdz tu sāksi staigāt apkārt. Zini, es vienmēr stāstu par šo grupu no Dienvidāfrikas, kas atbrauc šeit un veselu nedēļu meklēja apartheidu. Un vienīgā vieta, kur viņi to atrada, bija Ramallā, kur viņiem nav atļauts. Neskaitot to faktu, ka ebrejiem nav atļauts, šī bija jaukta grupa ar melnādainiem un baltādainiem parlamenta locekļiem. Un melnādainos briesmīgi izturējās rasisti palestīniešu pašpārvaldē. Tad, zini, līdz tu pats to nepiedzīvo, un tad ebreji viņus apskāva un skūpstīja. Un viņi nevarēja saprast, kā viss, ko viņiem bija stāstīts, izrādījās pilnīgi pretējs. Viņi teica, ka ebreji ir baltie kolonizatori un palestīnieši ir upuri. Viņi aizbrauc uz Ramallu un melnādainiem parlamenta locekļiem pat roku negrib paspiest. Bet šeit visi viņus apskauj un skūpsta. Un mums ir ebreji visās ādas krāsās. Tāpēc viņi nevarēja, tas viņiem nelikās loģiski. Bet tev ir pilnīgi taisnība. Tev vienkārši jāatbrauc šeit, jāpastaigā apkārt un jāredz, kas patiesībā notiek. Un ja tu to nevari, tad tev tiešām vajadzētu. Jo patiesība ir svarīga. Es joprojām ticu, ka ja mēs turpināsim runāt patiesību, tāpat kā var izplatīt melus, var izplatīt arī patiesību. Es tev pilnībā piekrītu, Tīla. Tu esi neticama aktīviste tik daudzās dažādās vietās. Mēs pat nepieskārāmies tavam otram bērnam, kas ir Judeja un Samarija. Bet nākamreiz, paldies par visu, ko tu dari, un par to, ka esi tik brīnišķīgi vēstnese ebreju tautai un Paldies, Izraēlai. Klara. Un zini, man nav jāteic, ka es atgriežos. Es jūs abrīnoju jau daudzas gadus, un tagad saukt jūs par draugu ir abrīnojami, bet piedalīties jūsu raidījumā ir nākamais solis. Līmenis. Protams. Un es neteikšu, lai tu atgriezies, jo tu esi šeit gandrīz visu laiku. Tāpēc paldies. Es esmu te un tur, bet kad esmu šeit, es ar prieku nāku. Paldies! Nāc atkal! Paldies!